Labrīt, mums šorīt podkāsts kopā ar Andreju Peredīsti, ortoklinikas traumatologu ortopēdu. Labrīt, Andrej. Labrīt, Džona. Labrīt. Kārtējais podkasts. Jā. Zini, man liekas, ka mēs kaut kādu daļu dzīves dzīvojam ar tādu sajūtu, ka mēs esam mūžīgi. Un tagad mēs pamazām sākam piefiksēt sevī kaut kādas novecošanās pazīmes, tad mēs atskāršam, ka arī tas, kas pēc tam būs, arī attiecas uz mums. Un skaidrs, ka gribās gan 40, gan 50, gan 80 gados, lai tā dzīve ir kvalitatīva un lai tu jūties savā ķermenī labi. Bet, Jā. Ir dažādi. Bet tas, ko es domāju par vecumu, tā pirmā asociācija, kad domā, teiksim, kādas problēmas rodās, tas ir sāpes locītavās, tas man pirmā asociācija. Un ja cilvēkam, teiksim, dzimtā, ka viņš saskāries, ka vairākās paudzēs, tur vecam tēvam, mammai un vēl tur tantei, un varbūt kādam ir arī endoprotezēta locītava, tad cilvēks vienā brīdī, tā, ka viņš apzinās, ka tas varētu draudēt arī viņam, viņš varbūt aizdomājās. Vai ir kaut kas, ko var darīt? Un es tā šodienas tēma mums ir par to, vai un cik mēs varam darīt, lai izvairītos no osteoartrīta. Jā, tāda filozofiska tēma. Tāda filozofiska, protams, tēma, bet varbūt, ka tomēr tas ir iespējams. Vismaz kaut kādas darbības. Es skaidrs, ka droši vien kaut kas ir jau ielikts iekšā. Bet, zin kā, pirms varbūt mēs sākam, es esmu arī pamanījusi, ka cilvēki jauc tēmas osteoartrīts un artrīts. Es saprotu, ka tur ir līdzība, bet tomēr tur ir bišķiņa arī atšķirība. Varbūt mēs varam tā kā bišķi izskaidrot, jo viens ir saistīts ar reumatoloģiju vairāk. Vairāk tāda terminoloģiska lieta, jo īstenībā, teiksim, Amerikā artrīts ir tas pats, kas Vācijā artroze, jā, bieži vien. Jā, teiksim, tas tiešām atkarīgs no valsts un kurā vietā mēs atrodam. Amerikā noteikti artritis ir ceļu locītavas tāpat artroze vai nodilus locītavu un pēc būtības tā ir tāda globāls jēdziens. Artrīts tas ir faktiski tikai locītavas iekaisums, tulkojot latviešu valodā. Nekas cits. Tātad iekaisus locītavu. Un kādi iemesli tam iekaisumam ir? Tas gan. Tad tur var būt reumatīds artrīts, tur var būt artrīts, reaktīvs artrīts, saistīts ar kādu citu slimību. Arī sakot, tie artrīti ir ļoti daudz. Tāpēc, kad cilvēks ienāk kabinetā un pasaka, man ir artrīts, tas absolūti neko nenozīmē. Un es, kāpēc tas vārds ļoti biedējošs ir priekš daudziem. Tieši artrīts. Ja pasaka artroze, tas tā kā kaut kas jau cits un labāks. Kaut kas cits, bet artrīts, tas ir diezgan nopietni. Kaut gan principā artroze un artrīts ir viens un tas pats. Kā viņš izpaužās? Kā tas cilvēks to piedzīvo? Tas ir kā? Nē, skaidrs, ka jebkurai problēmai, jebkurā ķermeņa daļā līdzi nāk arī sāpes. Un droši vien tas tāds universāls veids, kā mūsu ķermenis signalizē mums to, ka kaut kas nav kārtībā. Tad bieži vien cilvēki pamana, kad locītavās ir sākotnēji ir kaut kāds neliels diskomforts, kas faktiski ir tās pašas sāpes, tikai mazākas pakāpes. Ja? Un tad, ja tas tā notiek, tad principā ir pareizi tomēr ieklausīties savā ķermenī un iespējams, ja tas turpinās ilgāku laiku, arī varbūt arī sākt kaut ko risināt. Tā kā pie artrītiem, dabiski viņi var būt ļoti hroniski, tādi, kas sākās ļoti lēnām, pakāpeniski, cilvēki adoptējās, pierod, citreiz pasāp. Un pasāp pēc slodzes, kas principā ir normāli, vai ne, ka locītavu vai muskulis pasāp pēc locītavas, pēc slodzes, ja, bet mēdz būt arī situācijas, ka tas notiek vienā rāvienā, teiksim, sekundes laikā tev mainās dzīve par 180 grādiem, ja, tev noplīst, tur menisks un tu tā noplīst, ka tu noķīlā locītavu, tu tikko biji vesels un nākamā brīdī tu esi slims. Vai mēs te varam izdalīt osteoartrītu kā vienkārši locītavu nodilumu, kā atsevišķu, vai to tā atsevišķi izdalīt? Varam izdalīt, jā, osteoartrīts faktiski Latvijā to, bet arī ne visur. Ja mēs skatāmies, tad mums nav tāda vienota droši vien viedokļa vai vīzijas par to, kā mums būtu pareizi, bet osteoartrīts absolūti adekvāts vārds, lai nosaukt to, tieši locītavas nodilums tā arī varētu būt, kad tas ir osteoartrīts. Es pieņemu, ka viss, kas... Un artroze arī pareizi. Arī, jā. Bet es domāju, ka nebūdam mediķi, es vienkārši saprotu, ka tas, kas ir vairāk saistīts ar tādām reumatoloģiskām saslimšanām vai autoimūnām, kad rodās tie iekaisumi un diezgan tā nekontrolēti, ka tur droši vien mēs pārāk daudz nevarēsim ieteikt, ko darīt un kā no tā izvairīties. Es saprotu, ka tieši šis osteoartrīts ir kaut kas, ko mēs varētu varbūt tajā dzīvesveidā ieteikt. Ir jēdziens tāds sekundārs un primārs, ja tad principā pie reumatīdiem artrītiem attīstās sekundārs osteoartrīts.
Tas nozīmē, ka iemesls ir viens, un tāds, kas notiek tā iemesla dēļ, ka cilvēks vienkārši noveco, tas ir tāds klasisks, idiopātisks vai primārs osteoartrīts, kad cilvēks vienkārši noveco. Locītavs līdz ar to arī. Tad par šo lietu mēs varam runāt. Tad par šo mēs arī principā par to mēs arī varam runāt, jā. Ir kaut kādas tādas, kas ir saistītas gan ar vecumu, gan ar dzimumu, ko mēs varam, nevaram ietekmēt, kad ir kaut kādā brīdī. Ir viegli korelācija, jā, tur kam biežāk, gūžas locītavs dilst, kam biežāk dilst ceļu locītavs. Vispār locītavs apakšējām ekstremitātēm dilst biežāk. No visām pārējām locītavām, pleci noteikti daudz retāk, bet, droši vien, ka pleci var ievietot 3. vietā. 1. vietā noteikti ir gūžas locītavs. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka droši vien tā slodziņām ir daudz koncentrētāka un lielāka. Tās ir tāds šarnīra veida locītavs. Un viņš bieži saistās arī ar problēmām mugurkaula jostas daļā. Tad tas viss velk viens otru līdzi un cilvēkam dabiski. Un noteikti, kad sievietes ir biežāk, ja mēs paskatāmies vispār, principā gan gūžai, gan ceļiem, jo principā, jā, tomēr, diemžēl, tā tas ir, Džon. Un, ja mēs skatāmies to īpatsvaru, sieviešu dzimtas pārstāvjiem, kas nonāk uz operācijas galda un vīrieši, tad noteikti tur ir 2 pret 1. Jā, tur ir kaut kāda loģika, kāpēc tas ir kaut kāds skaidrojums? Grūti pateikt. Es domāju, ka viens ir variants, ka tomēr tās vecuma izmaiņas, kas notiek endokrīnā sistēmā sievietēm un 50 gados, jā, tur apmēram tā vidējā robeža, kad tiešām mainoties tam visam, arī mēs runājam par osteoporozi, arī vīriešiem ir viņi daudz retāk sastopām, ja, tad sievietes principā ir lielākā. Tas ir pamatkontingents, ja, cilvēkiem, kas pēta osteoporozi, droši vien lielākoties ārstē tieši sievietes, nevis vīrieši. Un tās osteoporozi pat pa sevi veicina, ja, tad un iespējams, ka arī kaut kādas citas lietas, bet tāds viennozīmīgi viena kaut kāda konkrēta iemesla, visai tai problēmai nav. Bet to, ka ķermenis vispārēji, es neesmu gerontologs, bet es domāju, ka tās vispārējās vecumam raksturīgas lietas, viņas arī notiek locītavās. Tad šūnas sāk dalīties lēnāk, atjaunošanās process kļūst daudz lēnāki, tad, ja ir kaut kādi bojājumi, tad, diemžēl, tie bojājumi netiek salaboti tik pietiekami ātri, lai, viņi nepaliktu par hroniskiem. Un tad cilvēki tā arī lēnām mainoties gan ādai, nagiem, matiem un visam pārējām, mainās arī saistaudu struktūra, kvalitāte, kolagēna daudzums, tur visādas šūnas vairs nedalās tik ātri un dabiski tad no tā cieš viss balsta aparāts, ieskaitot muskuļus, cīpslus, saites, un tā izskaitā arī locītavs. Bet, redz, tās locītavs, viņas tādas stipri atdalītas no vispārējā ķermeņa, un diezgan lielā mērā ir atdalīts arī no asinsrites. Es runāju šobrīd par locītavu virsmām, jā, kuras ir pārklāts ar skrimslu, un tā lielākā problēma locītavām ir tad, kad tas skrimsls sāk iet bojā. Jā. Ja viņš ir normāls un viņš turās, vienalga, cik tev liela tā osteoporoze būs, viņas var diezgan ilgi turēt un viss būs labi. Bet, diemžēl, ja tu brauc ar mašīnu gadu, un 5 gadus tai mašīnai noteikti viss tās ritošā daļa izskatīsies pilnīgi savādāk. Ja tu vienkārši viņu daudz vairāk lieto, un cilvēkiem arī. Un te rodās jautājums, cik lielā mērā tā, reāli aktīvs, dzīvesveids vai visādi ieradumi saistīti ar fiziskām slodzēm jaunībā, pēc tam ietekmē arī tos vecumdienas. To mēs tūlītām, bet man ir vēl viens jautājums vēl pirms tam. Es mazliet lasīju arī par to, cik ģenētiskie faktori ietekmē. Es saprotu, tas īsti nav izpētīts, bet tur bija pētījums, kurā es lasīju, ka, ja ģimenē vai dzimtā ir bijis pirms ceļa locītavas endoprotezēšana, tad visticamāk 40% varbūtība, ka tas atkārtosies dzimtā tālāk, un savukārt par gūžu locītavu bija vēl lielāks tas procents, bija 65%. Kā tu redzi realitātē? Tas ir kaut kur iedzimti, kaut kur arī to var pierakstīt, vai ne? Jā, es varu balstīties uz savas personīgās pieredzes. Es domāju, ka noteikti kaut kāda tomēr predispozīcija tiem cilvēkiem ir, bet tas absolūti nav noteicošais faktors. Un, cilvēki vēro savus
vecāks un redzot, kā viņiem vecumdienās divas locītos, un viņas ir jāmaina dabiski, tas biedē, un viņi sāk. Jā, bet, tas tur jāskatās. Man liekas, ir viena tāda liela likuma sakarība, cik lielā mērā tu esi līdzīgs vispār saviem vecākiem. Pēc konstitūcijas, pēc miesas būvs, pēc izskata pat kaut vai. Ja tu esi ļoti līdzīgs, tad pastāv diezgan liela iespējas. Es novēroju, ka tu ies to pašu ceļu un pat iespējams pat ātrāk. Jā. Ja, tur sieviete atved mammu un mammai liekais svars, viņa ir neliela auguma, liels, tāds iedzimtais vāru uz kājām drusciņ tā kā izliekts uz āru. Viņam lielākai daļai jau iekšpusē veidojās artroze. Dabiski, un ja meita ir pilnīgi tāda pati ienākot iekšā, tad droši vien, kad viņai tas risks ir diezgan liels. Mēs vienkārši kā piemēru. Jā, bet tādas viennozīmīgas likuma sakarības iedzimtības nav, ja tā, ka tu redzētu. Iedzimtības, es domāju, noteikti nav. Bet vismaz pie tā, ko varētu darīt. Kas ir tas, ko tu ieteiktu? Kas ir tas, ko varētu darīt? Vismaz kurās jomās cilvēkam darboties vai tieši otrādi nedarboties, lai sākot ar ēšanu, sākot ar kustībām, ko tu par to visu saki? Tad, kad mēs esam jauni, mēs īstenībā par tādām lietām vispār nedomājam. Līdz 30 gadiem noteikti, un 30 gados es pat arī pieļauju domu, ka nē. Ja tev nav tāda pārāk liela saskarsme ar cilvēkiem, kas ir vecāki, tur neklausies, ko viņi stāsta viens otram, un parasti jau nedalās. Un arī neklausās. Un arī neklausās. Es sevi atceroties, man likās, ka cilvēks 50 gados tas ir stipri vecs cilvēks. Un, ja tu man prasi, ko var darīt, vai nebūt, es domāju, ka nevajag pārspīlēt nekur, nekad ar fiziskām slodzēm. Tie cilvēki, kas tur dārzā tupus nosēž pa 3-4 stundām dienā, es domāju, ka viņiem tiešām problēmas ar ceļiem būs noteikti, ja. Un mugurkaula jostas daļa. Kas tur notiek? Kāpēc tā prognoze ir tāda? Klausies, es domāju tā, ka princips ir ļoti vienkārši. Visiem audiem, vispār materiāls, no kura mēs esam veidoti, pārsvarā tie ir saistāudi. Viņam ir kaut kāds izturības limits. Un mēs katru reizi, kad mēs darām kaut ko vairāk pāri savām spējām, ja, tad mēs pārkāpjām to limitu. Un pārkāpjot to limitu, mēs dabiski arī bojājām audus. Es domāju, tāda mērena, regulāra slodze, tas ir noteikti, un tas ir viens no tādiem svarīgiem momentiem, jo galīgi neko nedarīt, es domāju, ka nevajag. Ja mēs vingrojam, man liekas, to jogi un sen pierādījuši pasties uz tiem cilvēkiem, ja pat viņiem ir padilušas locītavas, viņas perfekti sadzīvo ar viņām. Saprot, un tas ir paradoks. Un tie pārsvarā, reizes tas skelets pats par sevi, tas nekas, tā ir vienkārši kaudzīt ar kauliem. Tātad, ja mēs gribam, lai viņš būtu strukturēts, lai viņam būtu kaut kāda ģeometrija, lai viņš arī kustētos, tad viņam vajadzīgi muskuļi. Lai viņš kustētos normāli, vajag, lai tie muskuļi pareizi strādā. Vajag, lai viņi būtu pietiekami spēcīgi, lai varētu visu to karkas, to skeletu, visu nest uz priekšu. Un, ja mēs gribam darīt vēl kaut ko vairāk, kā tikai staigāt, dabiski tad ir jātrenē. Un pārspēlētie treniņi, ļoti populārs, tīpaši vīriešiem manā vecumā ir, intensīvi trenēties, nav noslēpums. Tagad ir gan crossfits, gan triatlons, tie tādi sporta veidi uz izturību. Saprot, tur arī daudz psiholoģijas iekšā, izturēt šitādu slodzi, tas ir baigi. Jā, ja tu viņas izturēsi, tas ir gandrīz vai tā, ka tu būtu Everestā, uzkāpis. Ja tur noskriet Ironman, es nezinu, tas ir 8 stundas, vienkārši nežēlīgs lodzi. Un nāk atsevišķi cilvēki, kas tur arī piedalās. Klausies, bet viņiem visu laiku kaut kas sāp. Un ja tu skaties un pēti viņu locītos, viņas nav pilnīgi veselas. Un kas būs pēc 5 gadiem un tā tālāk. Tā kā manā uzskatā ir tā, ka es ieteiktu, tādu mērenu slodzi. Tad vēl viens svarīgs moments priekš locītavām ir tas, kad, ja jau mēs runājam par locītavām, noteiktās kustības kontrolē muskuļi. Un ir ļoti svarīgi, lai tie muskuļi būtu pietiekami labi tonizēti, labi sabalansēti. Un, lai tas arī notiktu, tad ir nepieciešams, lai tas muskulis kaut vai vienreiz dienā sasniedz savu maksimālo garumu un maksimāli arī saraujās, kļūst maksimāli īsi.
To var panākt tikai veicot locītavā maksimālu amplitūdu, kāda ir iespējama. Ja tas ir cels, tad viņi vismaz maksimāli jāsaliec līdz galam. Tā, ka tu ar papēdi pieskaries pie dibeni, ja, un maksimāli jāiztaisa. Un tā ļoti primitīvi, ja, tad pēc locītavai līdzīgi. Un jebkurai citai locītavai. Visām locītavām ir kaut kāds kustību apjoms un virzieni, kuros viņi var kustināt. Nu, plecam tas ir praktiski 360 grādi. Ja, tad. Bet plecam arī ir daudz, nezinot anatomiju, grūti iedomāties, man ir daudz vienkāršāk, bet es zinu, kurā brīdī, kuru muskulu es varu izstiept maksimāli daudz. To zina fizioterapeiti, tāpēc arī parādās tā fizioterapeita nepieciešamība. Ja tu pats negribi mācīties anatomiju, tad ir fizioterapeits, kas visu to tavā vietā ir izdarījis, viņš tev sniegs normāls padoms un iemācīs tev pareizi vingrot. Tad aiziet pie fizioterapeita un pamācīties. Jo principā jākustina, ja mēs gribam, tev locītavu ir ļoti daudz. Sākot ar starpfalangu locītavām sievietēm pirms 50 gadiem, tā ir viena no tām vietām, kur vispār ir diezgan liels problēmas. Jo daudzām sievietēm pēc 60 kauliņas, tu taču esi redzējusi. Jā. Manai mammai tādas rokas arī sāpes ir nenormāls. Vienkārši tās locītavas sāk dilt. Ko tur var izdarīt? Reāli neko. Tu vari tikai mēģināt, varbūt jau preventīvi sākt laicīgi visu kustināt, bet tā tas ir. Un, ja pat tā arī locītavu nodils, un tas process, ko mēs bieži vien nevaram kontrolēt, tu kaut vai normāli varēsi ar viņu sadzīvot. Viena no lietām, kas ir liekais svars, kas ir ļoti populāra tēma mūsu laikos, jo cilvēki tiešām, viņi pārtikuši, viņi tiek pie ēdiena, jebkurā brīdī, kad viņi atver leduskapu un viņš ir paēdis. Cits saka, es vispār neko neēdu, tad pašā laikā tas svars pieaug. Ok, ja tas tā ir, tad trenē muskuļus. Un vai tas muskuļu aparāts, ja mēs runājam par svaru, ir atbilstoši tavam svaram. Jo lielākā daļa no tiem, kam ir liekais svars, viņiem jau nav muskuļi. Un tad ir rodās tā problēma. Ja tev ir 140 kg, teiksim, tu pilnīgi mierīgi, tad tev ir jātrenējās daudz. Jā, tu vari pieaugt svarā, bet tev arī atbilstoši spēcīgiem muskuļiem. Ja tev ir vāji muskuļi un lielais svars, tev celim un gūžai ir nenormāls slodzi. Un tā slodze ir, principā, lielā mērā atkarīga no tā, cik labs ir muskuļu aparāts. Ja, teiksim, jo spēcīgāk muskuļi, jo mazāk slodze ceļu locītavai, tīpaši tās priekšējai daļai, kur visbiežāk arī dilst. Un tad ir tās sūdzības par to, ka nevar pa kāpnēm nokāpt, slīpās virsmas, priekš cilvēki sagādā problēmas, aiziet kalnos un tad nones lejā beigās. Uzkāpt varēja, bet nokāpt nevarēja. Bet vidē mēroga cilvēkam, kurš baidās no smagām, teiksim, mazkustīgām vecumdienām, tad es domāju, ka ir vērts par to iedomāties jau kādos 30 gados. Parasti tas posms, kad pārstāja vingrot, ir no 30 līdz 40, ja, kad tu esi daudz sportojis. Tā kā viss ir labi, tu tagad, tā kā tev jaunai, tad parasti tur precās, tad ģimenes, tad tur darbs, un tad 40 gados pēkšņi gadā, oi, man tāds vēderiņš ir priekšā, skaties, tagad tā kā vajadzētu tā kā smagāks palikt, paskriet, vai es nevaru tik labi sāk sportot. Un tad bieži vien aizraujās tik tālu, ka sāk sportot. No sākuma vienkārši paskrienās, tad maratons, tad vēl kaut kas, tad Ironmans, un tad ir sabeidz tos locītavus. Un tad ir citas problēmas. Jā. Tad būtībā, ja mēs tā rezumējam, tad tā ir mērenība visā, gan ēšanā, gan kustībās, visu to ievērojot. Mans princips vispār dzīvē. Dzīvē ir mērenība. Tur ir zināma askēze visā, un tāpat laikā darīt. Jā, jāprot nonākt līdz kaut kādai robežai, nekāpt viņai pāri. Es domāju, ka noteikti, ja runiet par vingrošanu, tas ir to pašu fizioterapiju. Mēs ļoti populāru fizioterapiju, ļoti daudz fizioterapijas, bet, zin kā, nevajag pa daudz. Cik es esmu novērots, kad arī citreiz pēc operācijām cilvēki šausmīgi ātri grib atveseļoties, un viņam ir sajūta, ka ja viņš neies tagad katru dienu pie fizioterapeita vai pats nevingros katru dienu 10 stundas pēc kārtas, viņš nebūs rezultāti. Cik dīvaini tas nebūs, bet rezultāts būs vienalga. Lielā mērā tas ir, Mama daba. Jā, absolūti. Un tu nav tā, ka cik es neesmu redzējis tāds, kas to pārmērīgo fizioterapiju sagādā sev problēmas. Nonāk pilnīgi otrā galējībā kaut kādā. Pārpūlē, samok, iekaist. Tādi gadījumi ir bijuši. Es ceru, ka mēs kādreiz izdomāsim, kā cīnīties ar artrozi, bet diemžēl nav ne brīnum tablets, nav ne brīnum vielas. Viņas vienkārši nav, neeksistē. Paldies tev atkal šoreiz. Okay. Atā.